Aizvadot mācību gadu un sagaidot vasaras brīvlaika sākšanos, vēl nedaudz ieskatāmies skolēnu panākumos olimpiādēs un konkursos, sabiedriskajā dzīvē, sporta sacensībās un citās aktivitātēs, kas Skrundas novada vārdu nes gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Par augstiem un labiem sasniegumiem mācībās un sabiedriskajā dzīvē Skrundas novada pašvaldība paldies šogad teica 20 skolēniem un viņu vecākiem no visām Skrundas novada izglītības iestādēm. Es domāju, ka bērnu sasniegumi šajā gadā ir ļoti daudz, jo ik pa laikam mēs gan lasot, gan arī runājot ar skolotājiem un vecākiem, tā atzinām, ka atkal mūsu bērni ir piedalījušies kādā olimpiādē, atkal ir piedalījušies konkursā un tik dažādās jomās. Man liekas, ka šis gads mūsu novadam ir bijis tāds ļoti, ļoti veiksmīgs un radošs. Es ceru, ka viņi sapratīs, ka mēs viņus ļoti augstu vērtējam, mīlam un gribam, lai viņi būtu radoši, lai nezaudētu šo dzirkstelīti, kaut ko sasniegt, kaut ko piedzīvot, uzzināt un ar saviem sasniegumiem un spējām dalīties vēl ar citiem. Ikdienā varbūt mēs atceramies, ka bērnu redzam, ka viņš piedalās olimpiādēs, atbrauc ar diplomu, mazāk pamanām šo vecāku ieguldījumu, un tāpēc mēs gribam arī viņiem šodien pateikt paldies. Skolēns, kurš apzinās, ka izglītība ir viena no dzīves sastāvdaļām un ir nosprausts mērķis, kuru vēlas sasniegt, to arī spēj izdarīt. Ieguldot darbu mācību procesā, veidojas personība, un skolēns pierāda savas spējas ne tikai sev, bet arī citiem. Ļoti liels darbs ir jāiegulda, jo vēl ir jāapvieno dažādi projekti, tad tas ir vēl sarežģītāk, bet es neteiktu, ka tas ir neiespējami. Es domāju, ka tas ir jauki, jo tad skolēni apzinās, ka viņu darbs tiek arī novērtēts. Novērtēts tas, ka novada vārds tiek popularizēts Latvijā un arī starp citām valstīm. Es jau 4. gadu esmu teicapniece un piedalos dažādās olimpiādēs. Man ļoti patīk, ka esmu 2. gadu. Man patīk, kad ir dažādi koncerti un apsveic arī daudz citus bērnus. Es esmu vislabākais, jo man ir vislabākās sekmes. Es skolā klausu un labi mācos. Kāpēc ir labi jāmācās? Lai tiktu kad pieaug, lai tiktu uz darbu. Arī šo skolēnu vecāki bērnu attīstības procesā ieguldījuši lielu darbu. Viņi ir lepni un priecājas par savām atvasēm un gandarīti par viņu vēlmi augt un attīstīties. Es vispār viņu abrīnoju. Tiešām par to darbu, ko viņa iegūda. Priekš sevis, priekš citiem arī daļēji. Viņa palīdz ļoti daudz citiem. Vienkārši tas ir kolosāli, jo tā viņa iespēja turpmākai nākotnē un panākt daudz vairāk ir ar savu darbu. Patīkam, ka tiekam uzaicināti un tiekam arī novērtēti. Skrundas vidusskolas direktors Ainārs Zankovs, kas ir priecīgs par skolēnu sasniegumiem. Viņš atzina, ka bez liela gribas spēka, talanta un pašpārliecinātības spējām skolēni nebūtu sasnieguši tik, cik šobrīd. Ne visiem ir dots tas spars iekšā cīnīties un dabūt kaut ko gatavu. Ja. Mūsos kaut kā vēl nav, laikam ir jāgaida daudzi gadi, kad visi sapratīs, ka ir kaut kas jāzina, lai tālāk iet un darītu. Ja. Un tas ir diezgan grūti izdarāms. Skrundas novada skolēni savus spēkus bija pierādījuši gan pērnējā mācību gadā, gan šai, un to darīs arī turpmāk, lai Skrundas vārds skanētu gan te Latvijā, gan ārpus tās robežām. Pasākumā ar muzikāliem priekšneskumiem priecēja kuldīgs vokālais ansamblis Karamelis. Baiba Podniece, Ivo Perševics, Skrundas televīzija.